pareizi skaldīt. Nevar tā. Abā! Redzēji, kā plīst? Zilais krusts ir veidots jau 1870. gados un Latvijā 1890. ar domu palīdzēt cilvēkiem, kas nāk no cietuma, kuriem nav mājas. Cik ilgu laiku apmēram cilvēks pavada šeit tādā, var teikt, īpašā vidē, kur, es saprotu, no rīta līdz vakaram ir viens vienīgs darbs un lūkšanas, vai kas ir vēl daļa no tās ikdienas? Tātad šeit mēs mācāmies sadzīvot ar sevi pirmām kārtām un vienam ar otru. Jo būdami viņi šeit ieslodzījuma vietās vai kur, viņi to nemāk vairs strādāt 8 stundas, nemāk vairs komunicēt citam ar citu. Un šeit jūs redzat, viņiem ir jākomunicē vienam ar otru, un tikai tad tu vari iet strādāt un meklēt darbu. Vissvarīgākais ir tas brālības aspekts, ja? Tur jums taisnība, kad šeit sociālais darbinieks tev piebrauc klāt un mēs runājam šeit. Tā kā mēs ar jums runājam uz lauku, tā viņš arī atnāk ar viņu runāt šeit. Un viņš dzird. Saprotat, ja viņš aiziet uz kabinetu, viņš bieži nedzird, viņš nesaprot, ko ar viņu runā. Šeit viņš saprot, kas viņam grib palīdzēt. Līdz šim bija pierasts runāt, ka integrācija ir tā kā uz vienu pusi integrēt cilvēku pēc piemēram ieslodzījuma atpakaļ sabiedrībā. Bet vajag uz abām pusēm. Mūsu sabiedrība arī no tās puses jānāk pretī, appusēji. Un ja nebūs šīs iespējas to darīt, nekas jau nenotiks. Un šādi te pasākumi, kas šeit notiek, tie ir tie salmiņi, pie kuriem būtu jāturās visiem un jāatbalsta, lai tas notiek.